Senos laikos pašā lielā meža vidū dzīvoja lācis vārdā Rūcējs. Rūcējs bija lielākais un spēcīgākais lācis, kādu jebkad bija redzējis mežs, bet viņš arī bija ļoti slings. Viņam patika, ka citi dara darbu viņa vietā, kamēr viņš baudīja rezultātus. Kādu jauku pavasara dienu, kad mežs muģēja no dzīvības, Rūcējs nolēma, ka grib kaut ko saldu. Šodien gribu medu, viņš norūca, viņa dziļā balss atbalsojās starp kokiem. Bet kāpēc man kāpt kokos, ja kāds cits to var izdarīt manā vietā? Kamēr Rūcējs tā prātoja, viņš pamanīja zaķi Brindli, kas lēkāja netālu no upes malas. Rūcējs zināja, ka Brindlis ir gudrs un veikls, bet viņš arī domāja, tas mazais zaķis nespēja mani pārspēt. Es likšu viņam darīt darbu. Rūcējs lēni piegāja pie Brindļa un norūca: Hei, mazais zaķi, vai tev garšo medus? Brindlis, vienmēr piesardzīgs, kustināja savu deguntiņu un atbildēja: Kas gan nemīl medu, Rūcēji? Tas ir salds un zeltains, garšīgs. Rūcējs smaidīja, atsedzot savus asus zobus. Tad darīsim tādu darījumu. Tur pie upes lielajā ozolā ir milzīgs strops. Ja tu man to atnesīsi, mēs dalīsim medu uz pusēm. Vai piekrīti? Brindlis nolieca galvu, it kā domādams. Puse medus izklausās labi, bet kāpt tajā kokā izskatās bīstami. Bites varētu mani sadzelt. Rūcējs pieliecās tuvāk. Vai tu baidies, mazais zaķi? Es domāju, ka tu esi gudrs. Labi, es pats uzkāpšu kokā, un tu man palīdzēsi nonest medus kāres lejā. Darījums, sacīja Brindlis, viņa acis viltīgi iemirdzējās. Rūcējs lēni devās pie ozola un sāka kāpt, ar savām lielajām ķepām ieķeroties mizā. Bites, sajūtot briesmas, sāka dusmīgi sanēt. Brindlis palika droši uz zemes un uzsauca: Esi uzmanīgs, Rūcēji! Tās bites neizskatās priecīgas. Beidzot Rūcējs sasniedza stropu un norāva to no koka. Bites sāka trakot, dusmīgas un gatavas aizstāvēt savu māju. Rūcējs rūca, jo bites dzēla viņu degunā, ausīs un ķepās. Viņš slidinājās lejā no koka, vicinot ķepas pret bitēm. Ātri, Brindli! Rūcējs iekliedzās. Palīdzi man nest medus kāri! Bet Brindlis, kurš tikmēr bija salasījis savvaļas ziedus, atsaucās: Ak, nē, Rūcēji! Tu neminēji neko par dusmīgām bitēm mūsu darījumā. Es pagaidīšu šeit, kamēr tu ar tām tiec galā. Rūcējs dusmīgi norūca un mēģināja dzīt zaķim pakaļ, bet dusmīgo bišu bars piespieda viņu atkāpties. Viņš ieleca upē, šļakstoties un mēģinot izvairīties no dzēlieniem. Kad bites beidzot aizlidoja, Rūcējs izlīda no ūdens, slapjš un bez medus. Brindlis, kurš bija vērojis notiekošo no droša attāluma, pieleca tuvāk un sacīja: Redzi, Rūcēji, alkatība neko labu nenes. Varbūt nākamreiz vajadzētu padomāt divreiz, pirms mēģini piespiest citus strādāt tavā vietā. Un ar priecīgu lēcienu Brindlis nozuda mežā, atstājot Rūcēju pie upes rūcam. Kopš tā laika Rūcējs iemācījās pats veikt savus darbus, vai vismaz divreiz padomāt, pirms lūgt palīdzību no Brindļa. Un tas, mani draugi, ir stāsts par zaķi un lāci.